Ogres centrālā bibliotēka ir atvērta jau 2 gadus. Mūsu jaunā ēka ir ļoti pieprasīta gan vietējo iedzīvotāju vidū, gan pie mums brauc arī viesi no visas Latvijas. Pēdējā gada laikā pie mums ir viesojušies vairākas ārzemju grupas, un īpaši mūs iecienījuši ir igauņu viesi, kaimiņi tuvākie, kuri interesējas gan profesionāli par bibliotēkas darbu. Tātad pie mums brauc bibliotekāri no Igaunijas pilsētām, rajoniem, novadiem. Gan pat esam saņēmuši pieteikumu no turismu firmas, kas vēlas vest turistu grupas uz Ogres centrālo bibliotēku. Tātad tas vairs nebūs profesionāls brauciens, bet Ogres centrālā bibliotēka ir iekļauta jau kā turismu galamērķis Igaunijas turistiem, viesiem. Un mēs, protams, par to ļoti priecājamies, lai gan tas ir papildu darbs, bet mēs ar lielu prieku rādām un stāstām par bibliotēku ikvienam. Pie mums ir viesojušies arī viesi no Zviedrijas, Moldovas, arī Ukrainas. Drīz gaidīsim pirmos viesus arī no Lietuvas. Tā kā pamazām aptveram visus tuvākos kaimiņus un priecājamies, ka šī bibliotēka ir raisījusi starptautisku interesi. Ogres centrālā bibliotēka ir unikāla ēka Latvijā, un šobrīd mēs mazliet kautrīgi tomēr uzdrošināmies to saukt arī par vienu no modernākajām un skaistākajām Baltijā. Šī ēka izceļas ar energoefektivitātes risinājumiem, daudz dažādu tehnoloģiju, kas to veido un kuru dēļ mēs to varam saukt par energoefektīvo ēku. Tāpat ir arī moderni risinājumi bibliotēkas pakalpojumu sniegšanai, un tas viss, kā arī ēkas arhitektūra, kas ļoti harmoniski iekļaujas pilsētvidē un ir pārdomāta, un ikvienam, kas šeit ienāk, rada tādu miera un atpūtas sajūtu. Tas viss piesaista cilvēkus